Un tātad pirmais trīnieks ir Aleksejs Polikarpovs. Nu, tagad aplausus, jā. Otrais numurs Jānis Puntiņš. Un numur 3 Māris Gerants. Pirms mēs sākam mazliet iepazīstamies, Aleksej, no kurienes tu, ko tu pārstāvi, kādu baru, kāpēc mēs varam? No Līva akvaparkais. Mēs Nācvitīgi. Akvaparku tur baigi daudz ūdeni un baigi patikumī, baigi daudz varmeni, baigi daudz kokteili, tāpēc gājiet tu jūs akvaparku cīmus. Tur ir kokteļi apsarā uz ūdens bāzes. Nu, protams, ar kloru, ar baigi daudz kloru. Skaidrs. Tas bija joks, bet es domāju, viņš humoru sajūtu saglabās arī savas uzstāšanās laikā. Gaidīsim no viņu visādas brīnums. Bet visādas brīnums mums ir sagatavojis Jānis. Jānis sagatavojas tiešām brīnums. Es neprasīšu, kas tas ir, kāpēc tas ir paša audzētas rozītes un koktas zemenes. Īrijā, zemes, tur ir zeltais. Tātad, ja jau tu Īrijā tev neredzu tipisku sīru dzērienus, bet no kurienes tu esi, ja nopietni? Visas bērns. Kur tas ir? Man kā cilvēkam, kas ļoti maz apmeklē bārus, pastāst. Tas ir pretī Bulverdom. Dietas pretī Bulverdom ir kā zaļs uzvedums, vislabākais bārs tajā galā. Visā vecīgā varētu teikt. Jāiegriezās. Paldies! Reklāma, kā saka, īsti vietā, protams. Un uz kurieni mums aicinās Māris? DJ Fridays. Fridays. Tas ir tur pretī muzikas veikala Brandom. Tas pretī Belmaņiem. Bet kurš tev uz kurieni biežāk ietrends? Tu pats varbūt uz Belmaņiem, es vairāk pāri ielēju uz to muzikas veikalu. Skāpes jautājumu. Protams. Nu ko, ar ko tu parasti mēdz strādāt? Tieši ar šādu veidu dzērieniem, jeb tev ir kaut kāds cits prioritātes? Alus. Alus patīk. Alus kokteļus mēs laikam neredzēsim un neredzēsim arī pie Jūcika mazajā Kalnielā pirkto dzērienu ingredientus, bet šeit pārstāvēti mums tik parastie un noturīgie brendi. Nu ko, kā jums tur iet? Es saprotu, ka ieņemt jau tādu kā miera stāja, izejas pozīcija, laika vīrs mums arī ir gatavs. Ir, jā? Nu, sāksim no 3. 3. Vēl tomēr kaut kas nav vajadzēs. Jā. Labi. Pagaidīsim. Es sagatavosies, un tad jau viņiem tiks dot, tāpat kā pārējiem 2 dalībniekiem, slavenās 5 minūtes. Nu, gadījās, laikam, kļūme ar korķim. Nekas sākumā vajag kaut kam gadīties. Nu redzu, viss kārtībā. Otaktiņš ir vaļā. Nu ko, pa vienam, kā saka. 3, 2, 1, aizējāt! Izrādītas apmeklētājiem, lai pārliecinotos par to drošību un sterilitāti. Tāds travoltas žests. Komāds sāk jau kaut ko mest pa gaisu. Katrs bārmenis strādā ar saviem iemīļotajiem šeikeriem. Lūk, Aleksejam pilnīgi citi eksotiski sarkani trauki.
Šiem vīriem ir mazliet klasiskāki. Arī dzērienu daudzums, kā redzat, ir sastāvdaļu daudzums, katram ir savādāks. Bet pēc nolikuma viņi drīkst izmantot noteikti dzērienus, jā. Jā, diemžēl žūrija, degustācijas žūrija pašlaik neredz, kas viņiem būs jānogaršo. Žēl, ka viņi neredz, tas tiešām ir ārkārtīgi apritīgi. Manipulācijas ar glāzes dekorēšanu. Es nezinu, kas to vērtē imidžu žūrī vai kāds cits, bet pievērsiet uzmanību, interesanti. Izstrādātais ir tā saucamais second-hand ledus, tiks vēlāk izmantot kompresēm, tā kā neuztraucieties, nekas nepazudīs. Liela sajūsma tika sveikts Bacardi. Okasiņš, labi. Šeit mēs arī varam redzēt to izmantojamo dzērienu klāstu, ja? Tie ir reglamenta dzērieni. Parādās, Aleksejs mums ir malacis, vismaz ātruma ziņā. Aplausi Aleksejam. Finišam tojas arī Jānis. Varam saprast Mārim. Mārim bija ļoti svarīga ņemšanās ar glāzīšu maliņām. Ciedīsim šo dizaina elementu. Oi, kādas krāsas kokteļas to pašlaik. Mārim vienkārši fantastiski.